šukra, simfes rašī, tātad arī šī zīme ar priekš Venēras nav labvēlīga. Un parasti šie cilvēki ir ļoti lepni, jā, patīk būt pārlieku, teiksim, patīk pierast pie dažāda veida dzīves labumiem, kas var tā kā arī diezgan negatīvi viņus ietekmēt. Arī piemīt aktiermeistarība, mīl komunicēt, izklaidēties, jā, un pēc dabas ir ļoti romantiski, ideāli meklētāji, jā. Parasti tiek minēts arī klasiskajos tekstos, ka šie cilvēkiem tiek dots arī dzīves laikā labs partneris, un ar naudas lietām ar šim cilvēkam nevajadzētu būt problēmas, jo viņš tā kā ir izpelnījies to no iepriekšējām dzīvēm, jā, šos materiālos labumus. Un arī tas, ka šim cilvēkam var nebūt daudz bērnu, bet, kā jau es teicu, jā, austrumos 3 bērni skaitās maz, ja būtu vispār bezbērnu ģimene, tad mūsu civilizācijā 3 bērni jau šķiet jau daudz bērnu ģimene, jā, tātad kaut kas nav kārtībā, bet mazliet ir tādi, kas tā uzskata. Jā, bet, parasti šiem cilvēkiem nav īpaši daudz bērnu, tātad, kā es parasti saku, jā, vairāk par 3 nebūs.